No 1. līmeņa Dark Sonica līdz miljonā līmeņa Dark Sonicam. Dark Sonicam ir ļoti zems līmenis, un viņš ir zaudējis sacensībās pret Dark Shin Sonic. Tāpēc mums būs jāpaukstina Dark Sonic līmenis līdz pašam augstākajam. Vai mums izdosies uzvarēt tumšajās sacensībās un izglābt pasauli? Aiziet! Nu, sagatavojiet savas smaragdus, jo tūlīt sāksies tumšā sacensībā. Jūs jau zināt, ka valdība mums ir piešķīrusi $1 miljonu zeltā tam, kurš būs sasniedzis visaugstāko tumšo pārvērtību līmeni. Un, cik redzu, jūs visi esat ļoti labi sagatavojušies šīm sacensībām. Mana smaragds ir vistumšākais, kāds vien pastāv, un tāpēc man ir gandrīz miljona līmeņa tumšā forma. Esmu izmantojis meditāciju, un lai gan mans smaragds nav tik tumšs, šis baltais man dod tumšo formu 100 000 līmenī. Esmu ieguvis šo neticamo smaragdu, kas patiesībā ir diezgan tumšs, un mana tumšā forma ir 10 000 līmenī. Nu, es ar sarkanās spēka smaragdu esmu ieguvis šo tumšo formu 1000 līmenī. Nu, patiesībā jūs visi esat neticami, bet arī es nepalieku malā, jo ar savu tumšo smaragdu man ir 100. līmeņa forma. Nu, nav slikti, puiši, bet mans smaragds nav īpaši tumšs. Tas man ir devis tikai 10. līmeņa tumšo formu. Un tu vēl sūdzies? Paskaties uz mani! Man nebija laika neko darīt, pat nemeklēt kādu smaragdu, un es paņēmu tikai pēdējo, kas bija palikusi. Tā ir gaiša spīdīga un man dod 1. līmeņa tumšo formu. Es pat esmu atkal pārvērties par zīdaini. Nu, sarunas ir beigušās. Ir pienācis laiks sākt šo neticamo sacīksti jeb cīņu. Tas, kurš pirmais šķērsos finiša līniju, iegūs $1 miljonu, un jūs varat izmantot savas tumšās spējas. Ja kāds mēģinās man tuvoties, es viņu iznīcināšu ar savu tumšo spēku, tāpēc palieciet aiz muguras, neveiksminieki. Ak, Dievs, es esmu tik tālu no tā līmeņa, kāds ir Dark Shin Sonicam, ka nav iespējams neko pret viņu izdarīt, bet man tomēr jācenšas. Nu tad, lai sacensības sākas. 3, 2, 1, aiziet! Es daudos, neviens nespēs līdzināties manai tumsai. Ak jā, tikai paskaties, cik ātri pārvietojos pa visu pasauli. Ja kāds man tuvotos, es viņu iznīcināšu, neveiksminieki. Nu, es izmantošu savas psihiskās spējas un domāju sakaut to stulbeni. Man ir 100 000 līmeņa forma, un man ir šī neticamā psihiskā vara, ar kuru es varu tikt ļoti tālu. Tāpēc es to paņemšu. Es nāku pēc tevis. Nedomā, ka tu mani uzvarēsi, stulbais Silvers. Man ir neticama tumšā vara, un pat ja mana forma ir zemāka līmeņa nekā tava, es tevi apdzīšu. Un es būšu tik ātrs, ka tu nespēsi izmantot savas psihiskās spējas, lai mani apturētu, neveiksminiek. O jā, šis ir Dark Shadow spēks, mēģini mani panākt. Ak nē, nolādēts! Vai viņi domā, ka atstās mani, neticamo Dark Knuckles aiz muguras? Tad viņi smagi maldās. Šis ir viss mans tumšais spēks. Apvienojumā ar manu neticamo spēku, tas mani padara neapturamu. Ak jā, Silver, Shadow, Dark Shin Sonic, man jūs vispār nerūpat. Es jūs visus apdzīšu, jā! Hei, nedomājiet, ka varat mani atstāt aiz muguras. Es esmu Dark Tails, un man ir neticami spēki, pateicoties manai tehnoloģijai un manai tumsai. Tāpēc jūs mani neatstāsiet aiz muguras. Lai cik ļoti jūs censtos to izdarīt, varbūt esmu tikai 100. līmenī, bet tas nozīmē, ka es došu visu līdz pašām beigām. Ak, jā! Tagad ir mana kārta. Man nav daudz prasmju patiesībā. Varbūt tas, ka man ir tikai viens smaragds, un tas ir viens no tiem, kam ir vismazāk tumsas, padara mani vāju. Bet pat tā es nekad nepadodos, jo es vienmēr redzēju Soniku cīnoties pret jaundariem, nekad nepadodoties. Tāpēc es nevaru palikt ar aizmugurēm, man ir jāiet uz priekšu vienā Sonika dēļ. Aiziet! Arī man nav daudz spēka, bet Ēmijas vārdi ir ļoti iedvesmojoši. Varbūt šī nav mana labākā forma, mans labākais līmenis vai vispār mana labākā versija. Es biju ļoti aizņemts glābjot cilvēkus, un tāpēc nevarēju atrast tumšāku smaragdu par šo. Bet tas nav svarīgi, es nepadodos, lai kas arī notiktu, esmu 1. līmenī. Nu un, kaut kur jau ir jāsāk, tāpēc atvaino, Ēmī, tu mani ļoti iedvesmoji, un tāpēc es tevi apdzenu. Ak jā, ja esmu apdzins Ēmiju, varbūt man ir iespēja turpināt apdzīt cilvēkus. Un visbeidzot,
Ding dong, sacensības ir beigušās. Dalībnieki, pulcējieties pie finiša līnijas, mums ir uzvarētājs. Ko kā, bet es tikko sāku ieskrieties nolādēts. Kas būs uzvarējis, kas būs noticis, paskatīsimies, kas ir noticis, kurš ir uzvarējis. Nu jā, protams, to jau gaidīja, tas nevarēja būt neviens cits. Sveiciet mūsu jauno uzvarētāju! Čempions, kurš iegūst $1 000 000, Dark Shin Sonics. Tas bija brīnišķīgi. Šis $1 000 000 ir viss mans. Neviens man to neatņems, un es to iztērēšu ieroču iegādēji, lai iznīcinātu pasauli. Es esmu... Un krāpnieks! Tu neesi pelnījis šo balvu, un vēl jau mazāk, ja tu to izmantosi ļaunumam. Es Dark Sonic 1. līmenī izaicinu tevi sacīkstēs, lai atgūtu šo naudu. Bet vai tu esi paskatījies uz sevi? Tu esi neveiksminieks. Es pieņemšu tikai tāpēc, lai varētu ar tevi tikt galā, jo tā būs sacīkste uz dzīvību un nāvi. Rīt, tajā pašā laikā, tiekamies šeit, lai redzētu, uz ko tu esi spējīgs. Protams, ka mēs tiksimies, neveiksminieki. Un tagad, kad neviens mani neredz, esmu riktīgi sačakarējis, nezinu, ko darīšu. Šis smaragds ir pārāk spilgts, 1. līmeņa, nē, nav nekāda iespēja, ka es varētu viņu uzvarēt ar to. Labi, izmanto mani smaragdu, Sonic, es tevi tur redzēju. Tu biji ļoti drosmīgs un noteikti esi pelnījis manu palīdzību. Es tev dodu savu 10. līmeņa smaragdu. Tiešām? Eimī, vai tu esi pārliecināta? Jā, pēc tam, kad pārvērtīsies, nāc pie manis. Es tev arī palīdzēšu valdīt par manu 100. līmeņa smaragdu. Es tev aizdošu 1000. līmeņa smaragda spēku. Un es 10 000 līmeņa smaragda spēku. Ja mēs apvienosim spēkus un dosim tev savus smaragdus, tu spēsi viņu uzvarēt, bet tos ir ļoti grūti kontrolēt. Tev būs jāattīstās pamazām. Puisi, Nu nāc, muļķi, tiksim galā ar to psihopātu un izglābsim pasauli! Protams, ka es to izdarīšu. 10. līmeņa smaragds. Dod man savu spēku, lai ar to tiktu galā. Ātri! Sākot no šī brīža tev ir tikai 20 sekundes, lai nospiestu patīk, abonētu kanālu un aktivizētu zvaniņevu, lai uzlabotu Dark Sonic formu. Turklāt, ja komentāros ierakstīsi vārdu Dark Sonic, visa pasaules tumsa būs tavā rīcībā. Tāpēc, ja es būtu tavā vietā, es pasteiktos, jo laiks mums beidzas. Nē! Ak, jā, tas ir neticami. Man ir 10. līmeņa tumšā forma, daudz spēcīgāka. Un tagad, Tels, nāc, man jāiemācās kontrolēt šo 100. līmeņa smaragdu. Labi, Tels, esmu pilnībā gatavs iegūt šo hausa smaragdu. Lai gan, kas par velnu, kur mēs esam? Vai mēs esam Green Hillā? Kas te notiek? Nu, ja tu gribi šo hausa smaragdu, tas tev izmaksās diezgan daudz. Sākumam tev būs jāiziet cauri visam Green Hillam. Bet esi uzmanīga, jo ir kāds pārsteigums paslēdz, kas mēģinās tevi iznīcināt. Un ja tev izdosies tikt līdz man, smaragds būs tavs. Lieliski! Nu tad es dodos! Es vēl nevaru lidot, bet varu atbrīvot savu 10. līmeņa tumšo spēku un sākt ceļu! Jā! Aiziet! Lieliski! Es iešu pa šo pusi un tagad lēcu šeit! Wow! Vai tu tiešām domā, ka ir kāds labāks par mani, lai izietu cauri Green Hillam, Tails? Tas man ir tīrais nieks, lai gan tos briesmoņus, par kuriem tu teici, ka viņi ar mani tiks galā, es neredzu, tāpēc tas būs vēl vieglāk. Ak, tur viņš ir! Ak, Dark Metal Sonics, viens no Dr. Eggmana radītajiem. Tu zini, ka es esmu tik ātrs, ka pat negrimstu ūdenī, vai ne? Tātad šis mazais robots nonāks ļoti sarežģītā situācijā. Jā! Varbūt tas ir tikai 10. līmenis, bet es joprojām atceros visu, ko nozīmē būt Sonicam. Un kā Dark Sonics es esmu vēl labāks. Tagad jākļausi, man jāiet pēc sava drauga. Jā, aiziet, tur man pieķēra, aiziet, man jāturpina lēkt un kāpt augšā. Tails ir šeit augšā, bet tur nāk tas stulbais Dark Metal Sonics, viņš man nomet par pāris stāviem zemāk, nāc šurp dabū šo. Jā! Redzēsim, vai tu saproti, ar ko tu esi ielaidies, roboting. Esmu Dark Sonics, un lai gan man ir tikai 10. līmenis, es uzlabošu sevi tik augstu, cik vien iespējams, līdz došu nāvējošu pērienu Dark Shin Sonicam. Ai, un tā es izglābšu pasauli. Ai, kāds sitiets, viņš mani atkal nogāza. Bet tas neilgs, jo mana tumšais spēks tevi iznīcinās.
Ak, jā, tagad ir laiks kāpt augšā līdz pašai virsotnei. Man vēl nav pietiekams līmenis, lai lidotu, bet es varu šeit ļoti labi veikt parkūru. Lieliski! Ak, nē, šī nebija īstā, tā bija tā tur. Nu tad es eju tur. Ak, neticams lēciens! Esmu jau iznīcinājis robotu, tāpēc tagad man atliek būt tik ātram, kāds vienmēr esmu bijis, un nokļūt tur, kur neviens nekad nav bijis. Ak, jā, un pieprasīt šo smaragdu, jo tā ir pilnībā mana. Vēl nedaudz, un te es esmu, Tails. Bija grūti nokļūt līdz augšai, bet beidzot esmu šeit, un lūdzu tevi nokāpt no smaragda, jo tagad tas ir mans. Protams, Sonic, uz priekšu! Izmanto to ar visu pasaules spēku! Šis ir tavs brīdis spīdēt un attīstīties līdz nākamajam līmenim! Protams, Tails, es dodos! Ak, jā, šī tiešām ir jauna un neticama tumšā forma, tāpēc tagad, ja tu atļauj, Tails, es dodos kopā ar Knucklesu. Viņš man palīdzēs attīstīties vēl vairāk līdz 1000. līmenim. Ak, jā, un beidzot es tevi atrodu, Knuckles! Izskatās, ka es izvēlējies diezgan drūmu un biedējošu vietu. Sonic! Man patīk trenēties ar degošu lavu, kas sit pa galvu. Un tagad, ja tu vēlies paņemt manu haosa smaragdu, tev nāksies mazliet ciest, draugs, jo tev būs jāiztur mani sitieni. Knuckles, tu kļūdies! Tev pašam būs jāiztur mani sitieni! Lieliski, Sonic! Tā ir īstā attieksme. Es tevi iesitīšu. Ja tu izturēsi, tad tu vari mani iesist. Un tā turpināsim, līdz kāds uzvarēs. Ja tu mani uzvarēsi, tumši sarkanā haosa smaragds būs tavs. Nu tad uz priekšu! Esmu pilnībā gatavs! Sit mani! Labi, Sonic, es nāku! Hei, ņem šo un vēl šo. Nu, tu labi izturi, pat vēl tikai iesildies. Tad pamēģini šo. Jā, tu ar mani netiksi galā. Šie sitieni ir pārāki. Nu, tu esi lieliski paveicis. Tas nozīmē, ka tagad tu vari sist mani. Labi, tagad ir mana kārta. Knuckles, ņem šo. Jā! Ui, jā! Šo un šo, tad vēl šo un šo. Jā! Nu, tu esi ļoti izturīgs, Knuckles. Iepriekš man izdevās labi, bet tagad es tevi nevarēju nogāzt. Tāpēc tagad ir mana kārta. Jā! Ņem šo un šo. Jā! Tu labi izturēji, tad nu pamēģini šo. Vēl izturēji, tad skaties šo. Un tagad šo sitienu. Jā, nolādēts. Tu ļoti labi izturēji, Sonic. Tagad tev ir iespēja sist man. Labi, ir pienācis mans brīdis. Knuckles, neņem to personīgi, bet es izmantošu visu savu tumsu. Ar šo sitienu es paņemšu 1000. līmeņa smaragdu. Šis ir Dark Sonica pēdējais sitiens. Jā! 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 Ak, mans dievs, viss arēna ir sabrukusi, bet ar manu perfekto nolaišanos es varu piekļūt smaragdai. Paldies par visu, Knuckle! Tagad ir pienācis laiks attīstīties līdz 1000. līmenim. Jā, šī gan ir neticama vara, tāpēc es atbrīvošu savu tumsu. Un es došos meklēt Shadowu, lai iegūtu šo Dark Sonic 10,000. līmeņa formu. Nu ko, mans dārgais Shadow? Esmu šeit, gatavs un apņēmības pilns paņemt šo 10,000. līmeņa smaragdu. Ai, Sonic, ja ar gribēšanu vien pietiktu, tā jau būtu tava. Bet, ja tu to vēlies, tev nāksies izmantot savu tumšo spēku, lai mani uzvarētu sacīkstē. Kā? Sacīkste? Bet es taču vienmēr tevi uzvaru skrienot, Shadow. Tam nav jēgas un... Es nerunāju par skriešanu. Mēs varam izmantot savu tumšo spēku, lai izsauktu motociklus. Skaties šo! Vai tev patīk mans motocikls, Sonic? Ja tu mani uzvarēsi, tu kļūsi par tā jauno īpašnieku un arī par manas smaragda īpašnieku. Wow, Shadow! Tiešām mēs varam to izdarīt? Ļauj man pamēģināt! Jā! Man ir tāds Dark Sonica mocis! Es tevi uzvarēšu! To mēs vēl redzēsim. Nāc kāp augšā un paskatīsimies, kurš te ir galvenais. Protams, Shadow, esmu gatavs! Dark Sonica motocikls ir pilnībā gatavs! Tiklīdz tu dosi signālu, es spiedīšu pedāli līdz galam! 3,
2, 1 un aiziet! Es dodos ar pilnu jaudu, Sonic. Redzēsim, vai tu spēsi mani panākt. Es vadu šo motociklu kā neviens cits, un tu mani nespēsi panākt pat 1000 dzīvēs. O jā! Iespaidīga nolaišanās, un mēs turpinām. Es neļaušu Shadovam mani uzvarēt! Es došos ar visu spēku! Jā! Jā! Man ir Dark Sonic motocikls, un es nevilcināšos to izmantot vislabākajā veidā. Tātad aiziet, es lēkšu ar visu spēku! Ak, jā! Tā lido ar motociklu! Un tagad es braucu šeit cauri. Atvainojos, Shadow. Izskatās, ka es tevi apdzinu. Un tagad es došu visu no sevis, lai tu mani nepanāktu. Kaut arī tu brauc ātri, Shadow. Bet tu neesi ātrāks par mani. Aiziet! Aiziet! Jā! Mēs braucam ar ļoti lielu ātrumu, un neviens no mums nepadodas. Labi. Šeit viss kļūst mazliet sarežģītāk, un viņš joprojām tur man līdz. Aiziet, es iešu šeit ar visu spāru. Tas ir nedaudz sarežģīti, bet es to varu izdarīt. Ak, jā, Shadow, tu mani nepanāksi. Viņš nāk ar visu spāru, pat lecot. Bet labi, es viņu atstāju aiz muguras. Labi, es dodu arvien vairāk gāzes, viņš man nenoķers. Ak, jā, es izvairos no slāzda, un tagad... Kūlenis! Ak, neticami, jā, un izcila piezemēšanās. Es nepadodos, Shadow, es darīšu visu, lai iegūtu šo smaragdu. Aiziet, man tas jāiegūst. Mans neticamais mocis, jā, tā ir tā, kas man palīdzēs iegūt haosa smaragdu 10 000 līmenī. Tātad skaties, Shadow, es spiedīšu pedāli līdz galam. Jā! Esmu iegājis pēdējā caurulē, bet viņš mani nepārtraukti vajā. Man jānotur distance un jāpātrina tieši tagad. Ak, jā! Aiziet, viņš tūlīt mani noķers, bet es satveru cauruli un es tieku galā, jā! Gāzē! Nu, Shadow, kā tev šķiet, vai esmu cienīgs iegūt smaragdu vai nē? Tu izdarīji neticami, Sonic. Tu vari paņemt smaragdu un iegūt savu Dark Sonic formu 10 000 līmenī. Kad to iegūsi, izmanto to labi un lūdzu, izglāb pasauli. Protams, mans draugs, skatīsimies manu Dark Sonic formu 10 000 līmenī. Ak, jā! Esmu Dark Sonic vilks, nežēlīgs un nikns briesmonis. Ar šo es tūlīt došos pie Silvera, lai viņš man parādītu savas smaragda spēku. Es būšu neapturams, ak, jā! Tātad, Silver, es beidzot esmu šeit, gatavs sākt cīņu. Kāds pārbaudījums man jāiztur, lai būtu cienīgs tam 100 000 līmeņa smaragdam? Pasaki man tu! Tas ir ļoti smieklīgi. Tev vienkārši jāuzvar mani cīņā, un tici man, es atbrīvošu visu savu tumšo spēku. Ak, parasta cīņa! Es domāju, ka tā ir lieliska ideja, Silvers. Nu tad uz priekšu, parādi man, uz ko esi spējīgs. Es tevi tā piekaušu, ka nāc šurp! Jā! Ak, mans dievs! Kas tas ir par spēku? Tu mani un gandrīz visu apkārtnesi aizsviedz gaisā! Bet ar to nepietiek, lai mani uzvarētu! Ak, jā! Vai tu neredz, ka esmu uzlabota Dark Sonic versija? Jā! Redzēsim, vai tu vari mani noķert un kaut ko man izdarīt, Dark Silver. Re, kur tu esi? Ņem šo! Jā! Vai tev patika šis sitiens, jo man ir vēl Silvers? Es paņemšu šo smaragdu pa labam vai pa ļaunam. Lai tevi nolāda! Kas pie velna? Viņš pārvērtās par mani pašu! Kā viņš to var izdarīt? No kurienes viņam tik daudz tumsas? Ak, nē! Kas ir visa tā vara un spēks? Vēlreiz, lai tevi nolāda! Es tev parādīšu, uz ko es esmu spējīgs! Ak, jā! Es arī varu klonēt sevi tik daudz, ka šķiet neiedomājams un neapturams! Nāc šurp! Viņš mani sita, bet ar to viss beigsies tieši šeit un tagad, draugs! Ak, jā! Esmu tevi noķēris! Nav iespējams no manis izvairīties! Jā! Mēs esam daudz izmantojuši fiziskos uzbrukumus, bet ko tu teiksi par tumsas izmantošanu? Dark Silver, man tiešām žēl, bet tu nevari ar mani tikt galā! Ak, laikam es nedaudz pārspīlēju. Tas bija tikai tests, lai paņemtu smaragdu un... Nu, labi, ja tā. Bija prieks, vai ne, Silver? Tiekamies nākamreiz. Aiziet! Te ir smaragds!
Ir pienācis laiks redzēt, kāds ir Dark Sonic 100 000 līmenī. Ak jā, ar šo spēku, ar visu šo maģiju, ar šo 100 000 līmeni es spēju ar to tikt galā. Tātad Dark Shinsonic gatavojies. Es dodos tieši pie tevis, pat ja esmu tikai 100 000 līmenī. Es spēšu tevi uzvarēt. Man nav citas izvēles. Vairs nav nevienas smaragda. Tāpēc man tas ir jāizmēģina. Un visi ir laipni aicināti uz neticamo un brīnišķīgo sacīkšu sacensību, lai noskaidrotu, kurš ir labākais dārgs. Hei, Shinsonic, nopietni, vai tas tiešām ir nepieciešams? Soniks nepiedalīsies, un pat ja piedalītos, tu viņu nogalinātu dažu sekundžu laikā. Klusē, Dr. Eggman. Paskatīsimies, vai kāds parādīsies. Es izklaidēšos, nogalinot. Galu galā nauda ir mana, un neviens man to neatņems. Bet tev jābūt realistam. Šeit neviens neparādīsies, jo... Kā tas ir, ka neviens neparādīsies? Dark Sonics ir ieradies un ir gatavs sacensties pret Dark Shinsoniku. Ak, Dievs, tas ir neticami. Viņš ir parādījies. Tā man patīk. Tagad tas būs tik jautri. Man ir tikai viena 100 000 līmeņa forma, bet es domāju, ka varbūt ar to pietiks. Es došu visu no sevis. Ļoti labi. Tātad Soniks ir atnācis, un tas nozīmē, ka būs sacīkstes vai nāve. Tas, kurš pirmais veiks apli, uzvarēs, un šajās sacīkstēs viss ir atļauts. Patiesībā tas, kurš zaudēs, mirs. Un tas acīm redzami būsi tu, Sonic. Cik ļoti es vēlos tevi iznīcināt. Aiziet, man jāieliek viss par katru cenu. Šis ir mans brīdis uzvarēt. Lai sacensības sākas. 3, 2, 1, skrienām! Nu, aiziet! Es skriešu tik ātri, cik vien varu, lai sagaidītu Soniku tieši finiša līnijā. Tā nabaga muļķis domās, ka viņam ir kāda iespēja mani uzvarēt. Un tajā brīdī, kad viņš būs sajūsmināts, tieši tad es parādīšos. Tu mani nevarēsi uzvarēt, Sonic. Es tevi šeit gaidu. Ak, Dievs, viņš ir ļoti ātrs, man gandrīz nebija laika reaģēt un sākt skriet. Ak, nolādēts, visdrīzāk viņš man sagatavos kādu slāzdu vai ko tam līdzīgu. Tā kā viņa līmenis ir gandrīz miljons, viņam jau vajadzēja būt finišējušam, kamēr es vēl gaidīju. Bet tas, ka sacensības vēl turpinās, nozīmē, ka viņš gatavo slāzdu. Bet pat ja es zinu, ka tas ir slāzds, esmu varonis, esmu cīnītājs. Un es nepadodos, tāpēc skrienu ar visu spēku līdz tam slāzdam. Un ja vajadzēs, miršu ar godu, jo... Paga, tas tur ir, tas nevar būt. Viņš skrēja tik ātri, ka viņam izkrita savas smaragds. Šis smaragds viņam deva 999 999 līmeni. Bet man visa smaragdi ir manī, visa to vara. Tas nozīmē, ka ja es absorbēšu viņa spēku, es varētu sasniegt Dark Sonic miljonā līmeni. Es došu visu līdz pašām beigām. Jā! Tātad šī ir sajūta, kad esi Dark Sonic miljona līmenī. Tagad es tiešām esmu gatavs. Redzēsim, kādu slazdu tu man esi sagatavojis, Dark Shinsonic. Es nepacietīgi gaidu to redzēt. Un arī, lai tev dotu pamatīgu pērienu šajā neticamajā Dark Sonic miljona līmeņa formā. Tur tu esi! Pagaidi, tu nevari būt. Tu esi miljona līmenī. Tas ir neiespējami, to neviens nekad nav sasniedzis. Un es esmu tas, kuram ir visaugstākais līmenis. Tāpēc gatavojies, es tevi iznīcināšu. Nu nāc, muļķi, mēs abi zinām, ka tev nav nekādu izredžu pret mani. Nu, tu sāc spēcīgi. Vai tev patīk, ka mēs cīnamies un izkrītam no sacīkstes? Tad ņem šo! Paskatīsimies, vai tu esi tik ātrs, lai mani noķertu. Tagad es esmu daudz ātrāks par tevi, vai ne? Skaties, kā tu mēģini man sekot, bet tev tas neizdodas. Tu esi nožēlojams. Jā! Tu nevari sacensties ar tumšā Sonika spēku miljona līmenī. Skaties uz maniem tumšajiem stariem. Jā, vai tev patīk, jo tas ir ļoti spēcīgs. Ņem, un vēlreiz ņem. Ak, jā, čā, tu nevari ar mani sacensties. Tu gribēji šo naudu, lai iznīcinātu pasauli. Tu tikai vēlies nodarīt cilvēkiem pāri, bet es tikai vēlos viņiem palīdzēt. Tu noteikti nozagi šo smaragdu, un tagad likuma svars kritīs pār tevi. Šīs ir tavas smieklīgās un visvarenās beigas. Es koncentrēšu savu tumšo enerģiju un iznīcināšu tevi ar pēdējo tumšo staru! Jā! Ņem šo nolādētais. Čā!
Šins Soniks ar gandrīz 1 miljonu līmeni pārvērsts pelnos. Tagad, ja atļaus, man ir jāuzvar sacīkste. Tātad te es esmu. Doktor Eggman, kārtīgi paskaties uz mani, jo esmu uzvarējis! Apsveicu, Sonik, tas bija neticami. Tu esi sasniedzis leģendāro 1 miljonu dzīves formu, kāda nevienam nekad nav bijusi. Tātad tagad šis $1 miljons ir tavs, lai tu ar to dari, ko vien vēlies. Ko tu darīsi? Zini, doktor Eggman, ir cilvēki, kuriem šī nauda ir daudz vairāk nepieciešama nekā mums. Tāpēc es izbeigšu nabadzību. Es to aizvedīšu tieši tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs. Iespējams, es esmu tumšais Soniks, kuram ir tumša forma. Bet lai cik daudz tumsas būtu manā sirdī, manī mirdz gaisma, kuru nekad nevarēs nodzēst. Jo esmu tumšais Soniks 1 miljons līmenī! Oh, jā!